viss, kas tur pa lietu, diršās tur. Un pēkšņi, kas tur bija, tur divi čaļi tas sāka, zin kā, tur pa diviem viņi tur sāka, zin kā, tie meitnē, tur bija divi čaļi. Un beigās, kas bija, tie čaļi atdala te meitnē atpakaļ telefonu vai turpina runāt, šiem nebija vairs ko teikt. Zin kā man ir? Nu. Kāpēc tu mutoistais atradies? Gudri dirst nav malku cirst, bļa. Dabūsi karot pa galvu. Eidī skola, bļa. Ej, vībri pasūkā. Zin kā, man ir tā, ka dirsties jau nav māksla, bet tas ir lieta. Es saku, piemēram, tādam sīkiem jau nav vērts to teikt, piemēram, ka man diršās kaut kāda manu vecumu vai pat vecāks cilvēks. Pasaka, atbrauc un pasaka man to acīs. Ja tu atbrauksi, sadarām, ka tu pa purnu dabūsi. Nevis paspēsi man to pasaka, tā parasti ir. Nē, nu pats jau zin kā ir gudrākais par piekāpjās. Šitais te, ko es piemetu, tas nav gudrāks. Divpirkstu piere, ja? Ar karotu pa galvu nodavu. Jā. Tad runāt nemāk, lākā šļupst. Gados iemācījās, viņš 2 gados iemācījās runāt un 4 hakot. Viņš palīgs skolā mācās? Nē, 3 palīgs. Viņš palīgu skolā. Vienīgā bāba ir Gabi un tu. Nē, es Rīnce vai ne Gunča? Jā. Gabi sorry būs jāatliek tas prieks. Es viņam uzdāvināšu. A tu kā kaza? Tu jau spried pēc sevis, vai ne? Zin kā, jā, cilvēki parasti runā par lietu, ko viņi pati pieredzē. Vai ne? Es par to pašu. Es tikai tā padomāju. Nabaga cilvēks. Šī tādu čāļas. Pasaki, es tev nesodīju, bet pasaki godīgi. Cik reizes tu esi pānu pa galvu dabūjusi? Es tev nepārmetīšu, bet pasaki. Un kurš te sāka raudāt? Ko? Es raudātu no smiekliem. Viņš no CS sāka raudāt? Ej, tu Es gribēju ar tevi 1 pret 1 CSGO, bet tu atļauties nevarēji. Nenopietni. Viņš teica, ka viņam nav naudas. Viņš gribēja sakrāt, bet viņš nevarēja. Kas viņš muļķis vieglākais, viņam ir paņemties Samerselā vai Ziemu, tad var dabūt pa 2 eirikiem. Tev vajag domāt ar galvu. Tu varētu strādāt Sarkano Lukturielā, ātri nopelnīt CSGO. Aiz Lienas ielas. Tu būtu baigi populāra. Tur nevajag runāt tā kā lielajā. Tagad ķipa baigi gudrais, tagad jārunā. Tikai brūķai muti tā kā Zini, kāpēc tu tā tagad saki, tāpēc, ka tev aptrūkās ko teikt? Tev aptrūkās. Pirms tam, ja tu tā dirsi virsū, pīdzeļo. Ko te tur mums cēsā, tu tajā čapā gudri dirsi? Es tikai nesaprotu prikolu. Bet vienīgais būtu bijis tu. Tev jau bija hap. Nīdžies, ja? Reāli, man jau patīk tas prikls, tu piemet kaut kādu cilvēku, kas vispār neko nesaka. Vai ne? Viņš ļoti labi runā. Es to teiktu. Jā. Es vienkārši. Vai nemācies? Kas man bija jābeidz? Nu, jā, Edi, nerunā ar stulbiem cilvēkiem. Stulbums ir ļoti lipīga slimība. Nopietni. Vai ne? Es negribētu ar viņu salikt. Jo, tā...
Sorry, vecī, bet, tu esi ne tikai stūps, tu esi arī kūrulis. Cik ir? Nākošreiz, kad jūs ar klasi braucat ekskursijā uz Rīgu, tu paprasi, lai tevi aizved uz Tvaika ielu un atstāja tur. Es paprasīšu, lai tev tur palātu rezervē, man tur pazīstamā strādā. Speciālais visus lohus, ko es zinu, var aizsūtīt pārsteigties. Un arī viņam kādu atlaidi iedod. Ai, ne. Vēl dabūsi pa brīvu atslēgšanās metodi. Nē, mēs nediršamies. Mēs sakām, kā ir. Taisnība acīs kož. Precīzāk meli un tev, ko? Kur bija sakars tev? Pasakoties uz tavu, ķipā skaitu vārdu gribās vienkārši tā padomāt. Tur vajag priekšā nedaudz izlabot. Nevis tu kādu, bet tevi kāds. Es tev pirmos 2 mēnešus Tvaika ielā atmaksāšu. Ok? Tad Gunča 2 un tad es 2. Varbūt tu pusgadu tev pietiks. Un ja nē, tad katrs vēl pa 2. Noziedosim nabagiem. Vai ne? Kāpēc? Jāiet kaut kur. Tu par sevi? Nē, tici man, es māku runāt daudz. Es atšķirībā no tevis eju normālā skolā. Jā. Tikai samāk izglītības standarti. Kopš kuriem laikiem palīgs skola ir normāla. Nē, priekš tāda veida cilvēkiem varbūt ir. Tas ir vēl viens jautājums. Vai iet skolā, vai aizvien sēž bērnu dārzā? Vai arī vienkārši 4 čaļi vienkārši paņēmuši skolas galvas un sēž uz lauka. Izģets. A tu pretī? Tu par sevi runā, mani vecāki ar vardarbību nenodarbojas. Paldies, mani vecāki mani sargāja. Jā, ko jūs tur mierīgā, zin kā, viņam varbūt bija grūti, vai zin kā, mātei dzemdību noderēja, bija slidanas flīzes un... Zin kā, viņš jau pat taisno gribēja iemācīties staigāt, tikai mazliet apsitās. Viņš gribēja mācīties staigāt jau no pašu bērnības. Iedomājies, kas būtu, ja viņš kaut ko tam līdzīgu pateiktu Edgaram kā mums. Bļēģi, tur būtu tāda žopa. Man liekas, viņam būtu vienalga, ka viņš kaut kur sādētu. Ja tu satiktu Edgaru, mēs tev rīt varētu jau gatavot bērus. Es tev jau rezervētu to. Es tev aizietu pieteiktu šraustu, bļēģi. Es jau tev krustu nopirktu. Un zāri. Man 12, viņam cik? 2 reizes vairāk? Kuram tad? Edgaram? Nav viņam 2 reizes vairāk, viņš vienkārši tev ar vārdiem nolikt tā, ka to nebūtu ko atbildēt. Tu vienkārši, tu sākt šļupstēt. Tāpēc visu dienu viņš arī to dara, katru dienu, katru nedēļu, vai ne? Jā, ja viņš ir virsū, tad viņš ir virsū, jā. Bet tā, Viņam ja viņš ir vienkārši vecākais brālis, kas viņam visu iemācīja. Vai ne? Man arī. Nē. Nē, Tādiem iemācīja idioti- pirsties Nē, tādiem nabagiem kā tu. Nē, viņš mācīja pret tādiem kā tevi. Tīķi man arī bija vecākais brālis, kurš man mācīja šitā dirsties. Piezvanīja kaut kādam idiotam, uzlikt skaļru un vienkārši pauca pus. Māsa. Dzīves skola. Bet tev kaut kā tā skola nepaveicās. Tava skola bija ar karoti pa galvu. Tu man to saki? Edī, tu Nē, es tam tur čalim, es saku viņa skola.